Labvakar, mani sauc Jāna Andersone. Paskatīsimies, ko darīt, lai atrisinātu situāciju. Ko mums kādu padomus dos, lai izietu no bezizējas? Ko vajag darīt? Iet, kur ir pozitīvs, iet uz veiksmi, meklēt veiksmi, lai no bezizējas izietu. Ir jānotiek kaut kādām noteikti pārmaiņām. Līdz šim, kā ir bijis, tā vairs nedrīkst notikt. Ir jāaiziet no nepatikšanām, no neziņas, kas nav redzams. Ir jāatrod informācija. Jāaiziet no slimībām, no slimīgām attiecībām, no destruktīvām programmām. Jāiet uz pārmaiņām, kas jums nāktu par labu. Tā. Šobrīd atrodaties kā vientulībā. Jāaiziet no tā, nevajag manipulēt, ļaut nevienam ar jums. Jā, nevienam. Te ir runa par kādu ietekmīgu cilvēku. Nevajag jums ļaut, ka ar jums manipulē. Te negatīva ietekme rādās, kas jūsu situāciju negatīvi ietekmē. Jums jāatrod no tās izeja. Jūs atradīsiet. Jums jāiet uz saviem sapņiem, uz to, ko esat iecerējusi, uz to arī ejiet. Noteikti aiziet no bēdām, no skumjām. Kā jau bija teikts, kad ejiet uz prieku, mainiet situāciju uz pozitīvu. Jo ja jūs būsiet bēdās, jūs pievilksiet negatīvu pie sevis. Tas ir svarīgi zināt, lai no tā izietu. Tādā veidā jums būs vieglāk pārvarēt jūsu situāciju, grūtības, tos uzdevumus, kas jāpārvar līdz jūsu mērķim. Šeit ir runa par kādu vīrieti, vīrietis kāds domā par jums. Kāds vīrietis par jums domā. Šobrīd jūsu situācijā notiek taisnība. Viss notiek tā, kā vajag. Arī vīrietis ir sapratis, ir noteikti saskāries ar grūtībām, problēmām, kas liek par jums domāt viņam. To dzīve.
jā, dzīve viņam to atspoguļoja, un tāpēc viņam ir iespējams negatīva attieksme, kuru viņš slēp. Viņām ir pat bailes no jums, no jūsu komunikācijas. Jā. Jums nevajag vairs būt šūpoļu attiecību formā, kad notiek šūpoles attiecībās, nav nekādas skaidrības. Tas attiecās pret visu. Ja jūs gribat situāciju atrisināt un kaut ko savā dzīvē mainīt, jums nedrīkst būt nekādas šūpoles. No tā jums ir jāaizsargājas. Lai būtu jūsu dzīvē skaidrība, stabilitāte, vai arī, piemēram, ja ir nepieciešams, tad arī jūs varat griezties uz kādā iestādē pēc palīdzības. Jūs noteikti atrisināsiet situāciju, kas palīdzēs jums. Jā, vīrietis kāds. Darba jautājumā. Darba jautājumā, jā. Vīrietis var jums palīdzēt. Situāciju atrisināt. Un jūs veiksmīgi to pārvarēsiet. Jā, veiksme ir jūsu pusē. Jums ir jāskatās, lai nebūtu nekādas enerģijas noplūdes, jo tas ir atkarīgi jūsu veiksmē, jūsu naudas, finanses, daudzums jūsu dzīvē. Nedrīkst tā iestrēgt, nedarīt neko. Gaidīt. Jums ir iespēja brīdina jūs, ka jums no jūsu apkārtnes, no jūsu sociālās vides var palīdzēt šo situāciju atrisināt. Jo jums vienai tas nav jādara, ja jūs nevar, lai nesanāk kā ar vēja dzirnavām cīnīties. Tāpēc labāk aiziet pie kāda speciālista, lai jums dod atbildes un lai jūs šo situāciju varat atrisināt. Tāds padoms, kur ir noslēpumi, neskaidrības, kaut ko nestāsta, neziņa, jums tas ir jāatklāj. Ja jums trūkst informācijas, jums tā informācija ir jāatklāj, lai jums būtu jūsu dzīvē skaidrība. Un lai problēmas līdz ar to jūs varētu atrisināt. Jā, jūs iegūsiet informāciju. Jūs atklāsiet, lai jūs nebūtu pakļautā situācijā, jums ir tās informācija jāatrod, lai jūs iegūtu līdz ar to jūsu labklājību.
un visu negatīvu jūsu ceļā attīrītu. Jā, jūs būtu pati sev saimnieks, noteicējis savai dzīvei. Mājas, un būtu miers mājās, ģimenē, patīkami, laimīgi notikumi un iespējams kaut kas ar māju saistīts, kas ietekmē, manipulē jums mājās. Jūs atradīsiet izeju, atradīsiet atslēdziņu, vajadzīgās durvis un atslēgsiet. Šobrīd jūs atrodaties tā kā iestrēgusi. Situācija nerisinās. Jā, kā purvā. Nav sapratnes, uz kuru pusi doties. Varbūt saņemat dusmas no kāda puses. Jums paši nav jādusmojās, jo jūs, ja rīkosieties, meklēsiet informāciju, jūs atradīsiet vai arī palīdzību meklēsiet. Jā, jums ir gan spējas, gan zināšanas, gan jums virzīs zīmes, jūs sapratīsiet, kur jums jāiet, ticiet savai intuīcijai, zināsiet. Vai pareizi darat, vai nē. Jo tad, kad kā saprast, vai pareizi, vienkārši kā miers sirdī būs. Nevajag neko gaidīt, vajag iet un rīkoties. Jo kamēr gaidīsiet, piemēram, tikmēr var sagaidīt negatīvu ietekmi. Ka tad būs grūtāk risināt problēmas. Te jūs pati. Jā, viss izdosies, saņemsiet dāvanas, kādas jums ceļā būs, pieņemiet tās, vai arī risinājums būs kā dāvana. Cieņa, garīgās mācības, varbūt sastapsiet kādu skolotāju jums vajadzīgo vai vajadzīgo informāciju jūs saņemsiet. Saņemsiet to, ko vēlējāties. Jūs atrisināsiet nepareizo situāciju, jo pašreiz tā nav. Jūs vēl neredzat patieso situāciju. Jums tā jāatrisina vēl. Jums nestāsta. Bet jūs esat uz pareizā ceļa, jūs virzaties pareizi. Un jums arī nāks pareizās domas un rīcības, nāks pareizie cilvēki jūsu ceļā, jūsu situāciju. Jā, eņģelis palīdz, jūsu sargātāji palīdz, jūs ved, uz kur jums jāiet. Kas jums, kādi uzdevumi jāveic. Jūs ved, ar kādiem cilvēkiem jums ir jāsatiekas. Uzticieties. Un galvenais jūtat savas sajūtas. Vai jūs tas apmierina?
vai nē. Ejiet, rīkojieties, cīnaties ar rīcību, ar darbībām. Nevajag ar agresiju, vai tas ir domāts ar rīcībām. Jo problēmas, vai arī tā situācija, kas nekustas uz priekšu, tikai ar cītību un virzību uz priekšu, pats visu panāksiet savā dzīvē. To smago nastu jūs mainīsiet. Likteni savu mainīsiet. Protams, mēs uz labo. Jā. Un būs pareizās sadarbības, vai pareizo partneri atradīsiet, kur būs savstarpēji appusēja cieņpilna attieksme, draudzīga. Jūs spēsiet dziedināties un dziedināt šo situāciju, kura vēl ir jāatrisina. Jūs iegūsiet atkal savu gudrību no šīm problēmām, no šīs situācijas. Tas viss nāk par labu. Jums sanāks aiziet no nabadzības. Būsiet ieguvusi zināšanas, rakstīsiet jaunu scenāriju, grāmatu savā dzīvē, kā bija. Mainīsiet savu likteni, grūto nastu uz, vai nokritāt, uz prieku un veiksmi. No nabadzības ārā atradīsiet jebkādu izeju no situācijas. Vairs nebūs tik grūti dzīvē. Visas grūtības būs pamazām ar centību, cītību atrisinātas. Svarīgi izdarīt izvēli, nesēdēt, neraudāt, bet iet uz priekšu. Aiziet no negatīva uz pozitīvu. Pozitīvu domāšanu, pozitīvām darbībām, risinājumiem, lai būtu nauda un veiksme jūsu dzīvē. Un tad būs labklājība un varēsiet svinēt savu dzīves pieredzi un priecāties par dzīvi. Stabilitāti un līdz ar to, ka jūs savā dzimtā būsiet mainījusi situāciju, likteni uz pozitīvu. Lūk, tādu. Jā. No nepatikšanām visām un neskaidrībām būsiet aizgājuši. Uz saviem mērķiem svarīgi zināt savus mērķus, kurp dodamies. Aiziet no atkarībām un
šajā gadījumā velns tieši radošums, viņš ir jūsu pusē un jums palīdz, lai jūs iegūtu labu dzīvi. Lūk, tāds. Padoms jūsu darbā stabilitātē un jūs ienkurosieties, lai strādāsiet ļoti patīkami, viegli savu darbu. Šeit runa ir par darbu, jo atgūsiet pēc tām problēmām, atgūsiet mieru, stabilitāti un patīkamu darbu. Šajā gadījumā velns ir jūsu pusē. Lūk, svarīgi atrisināt pašreizējās problēmas, kuras vēl kāda astīte ir palikusi. Tāds padoms. Lūk, līdz citai reizei.